Sveicināti! Mani sauc Raivis Trečeks un laipni aicināti uz pasaules čempionātu karpu makšķerēšanā sievietēm un jauniešiem. We hope it's a good competition with a friendly style and Yes, always. we hope that we win. Finger crossed. Mēs atrodamies Paļotes ezerā, Jēkabpils novadā, un turpmākās dienas jūs pavadīsiet kopā ar mani, kur es jums informēšu par visu notiekošo katru sacensību dienu. No, we truly would like to learn something more and make ready as better fishers as we been before we came here. Ierodoties valstī, kur notiek šis pasaules čempionāts karpu makšķerēšanā, pirmais solis katrai valstī ir veikt reģistrāciju. Es domāju, ka varbūt arī būtu daļa privilēģija, bet es domāju, tā galvenā sajūta ir tā lielā atbildība, jo tieši tā mēs esam mājās. Visi ar to rēķinās, arī konkurentu komandas ar to rēķinās, un visi mūs vēros tikai uz uzvaru. Mēs esam Latvijā. Pēc reģistrācijas komandas dodās, kur nu kurš ir izmitinājies, vai arī cits izvēlās tomēr apsekot ūdenskrātuvi, pamanīt ar aci to, ko varbūt cits nemaz neredzēs. Nākamajā dienā mums norisinās pirmā kapteiņu sanāksme un ļoti svarīgā izloze. Tiek izlozēts, kur atradīsies katrs pāris no attiecīgās valsts. Tas pirmās emocijas, kā parasti, ir ļoti, kurš ir satraucies, kurš nav satraucies, bet, gan jau nomierināsies, būs labi. Ceram uz to labāko. Ezers ir sadalīts 3 zonās. Ir A zona, kas ir labs sektors, ir B zona, kas ir vidēji labs sektors, un ir C zona, kas nav tik labs sektors, kur būs jāpalauž galva un jāpadomā, kā noķert zivi. Līdz ar to varbūt kāds no viņas aiziet ar paceltu degunu, bet cits varbūt aizies samērā bēdīgs. As usual, that the people catch big fish, a lot of fish, but I think the year is possible because they have 3 days of fantastic situation. I hope so. Pēc tik ļoti svarīgās izlozes un kapteiņu sanāksmes seko atklāšanas ceremonija, kur tiek prezentētas visas valstis, kas ir ieradušās uz šo pasaules čempionātu. Pie mums šeit Latvijā šogad ir ieradušās 8 sieviešu izlases un 8 jauniešu izlases. Skan valstu himnas, tiek veiktas dažādas uzrunas, kā arī uzmundrinājumi sportistiem, lai viņiem izdodās. Mēs jau runājām iepriekšējos gados par to, ka mēs ejam uz to lielo pasaules čempionātu. Mēs esam gājuši, guldījuši, un šobrīd pateikt, ka mums neko vairs nevajag, tas ir kā stulbi. Ja daram, tad daram līdz galam, ejam, un lai Jēkabpils novadu, Baļoti, Raģus pazīst visā pasaulē. Un vakara gaitā un vakara noslēgumā sacensības tiek oficiāli atklātas. Sveicināti un laipni lūgti sacensību 3. dienā. Šodien no rīta jau agri mums bija 2. kapteiņu sanāksme un izloze.
Šajā izlozē katra valsts izlozēja savu sektoru kombināciju un attiecīgi tad devās uz zonu A, B vai C, kā sievietes, tā arī jaunieši. Pēc izlozes makšķernieki var doties uz savu attiecīgo zonu un sektoru. Tur ir atļauts izkraut savu makšķerēšanas ekipējumu pie sektora. And our country is at war, and we're here to show that life is go on, and we want to present here our national team, that we are strong, that we are together, and of course we are ready to win. Makšķernieki gaida pirmo starta signālu, kas bija šodien 10:30, kad makšķernieki drīkst ieiet savā sektorā un sāk uzstādīt savu nometni. Uzbūvēt teltis, sagatavot makšķeres, arī makšķerniekiem ir atļauts pētīt ūdenskrātuves grunti un arī dziļumu savā sektora robežās. Tas pagrieziena punkts, kad mēs sapratām, ka šis ezers tiek attīstīts pareizā virzienā, bija tas, kad pirmkārt Latvijas sportisti novērtēja šo ūdenskrātuvi un arī visas pasaules sportisti novērtēja, braucot šeit makšķerējot. Nākamais solis ir oficiālais sacensību starts, kas šodien mums bija 12:30. Tajā brīdī sākas pati lielākā cīņa, un šī cīņa nevis ir starp valstīm, bet tieši ar savu galvu, kur rodas ļoti daudz jautājumu. Vai distance ir pareiza, vai dziļums ir pareizs, vai ēsma ir pareiza. Tā, manuprāt, sportistiem ir pati lielākā cīņa, kā arī visiem treneriem un kapteiņu korpusam. For tactics, if we need to sleep, one of us will sleep and one of us will stay awake. But we're from Wales, we're strong stuff, so we'll just keep on going. 3 days, we can manage it. Pirmā sacensību diena nav varbūt arī tā pati ražīgākā, un šoreiz arī pēc pirmās oficiālās svēršanās rezultāti mums arī šo parāda. Zonās A, B un C sieviešu izlasēm nav nodota neviena zivs. Jauniešiem zivtiņas ir noķertas un tika oficiāli arī nosvērtas un reģistrētas. Every fish is very important, so let the fish come to us. No problem if it's 2, 3 kilo or 20. Let be ours. Līdz ar to dotajā brīdī pēc pirmās svēršanās izvirzās Francija, kura kopā ir noķērusi 4 zivis ar kopējo svaru 15 kg 150 gramu. Otrajā vietā izvirzās Ungārija, kura ir noķērusi 3 zivis ar kopējo svaru 11 kg 875 grami, un trešajā vietā ir mūsu kaimiņi lietuvieši, kur ir noķēruši 1 zivi ar kopējo svaru 5 kg 675 grami. Bet priekšā ir nakts, un noteikti no paša rīta visās tabulās būs arī izmaiņas. Sveicināti un laipni aicināti pašu sacensību otrajā dienā. Pēc nakts, kad sāka jau rasties pirmie rezultāti, tablo tomēr uzrāda to, ka šī nakts nemaz nebija tik aktīva, cik to gaidīja sportisti. Savukārt dienai ejot uz priekšu, rezultāti sāka uzlaboties, un jau daudzos sektoros, kur nebija noķerta zivs pa nakti, tika noķerta jau pa dienu. Just fish. Lots of fish. Don't mind if they're big or small, just lots of fish. Dienai turpinoties uz priekšu, varēja pamanīt to, ka ezers sāk lēnām atdzīvoties. Arī šodien no rīta kādai komandai bija tik tiešām iespaidīgi rezultāti, un tai starpā bija mūsu meitenes zonā C ar iespaidīgu 12,6 kg lielu zivi. Savukārt pretējā krastā, zonā A, Anglijas jaunieši noķēra
15 kg un 850 grami lielu karpu. Ir dažas komandas, kurām jau ir nepieciešams otrais protokols, jo visas ailes ir aizpildītas. Bet savukārt ir arī komandas, kam diemžēl līdz šim brīdim protokols ir palicis tukšs. Un šīs komandas noteikti cīnās visvairāk pašas ar sevi, meklējot šo zivtiņu. Oh yeah, the weather's definitely changed. Yesterday it was, well, much sunnier and not much wind, but now the wind's changed direction and the fish have sort of come from A section down, hopefully, well, yeah, come from A section down and we're catching them now. So yeah, the weather's definitely changed. Kad noslēgusies ir trešā svēršanās, tad līdz 8:00 ir atļauts joprojām vēl iebarot zivtiņai barību. Un arī šajā te laikā visiem komandu kapteiņiem ir jāpamet sektori un jāatgriežās savās bāzēs, viesnīcās, namiņos, un sportisti paliek tikai un vienīgi mūsu tiesnešu uzraudzībā. Kad aizies mūsu ezera vārds plašajā pasaulē vēl skaļāk, un jā, ceru, ka viņiem patiks. Mūs arī brīnišķīgā laika apstākļi lutina šobrīd, un es domāju, ka visi būs laimīgi un būs labi. Organizējot šāda veida sacensības tepat pie mums Latvijā, mēs cenšamies arī popularizēt šo sporta veidu un parādīt to, kad arī mēs varam un mēs esam labi makšķernieki. Bet vēl jo vairāk mēs esam saudzīgi pret dabas resursu. Tomēr mēs noķerot šo zivi, mēs viņu palaižam atpakaļ ezerā. Tāpēc mēs ļoti ceram, ka jūs sekojat mums līdzi un arī atbalstat mūs šajā visā, ko mēs cenšamies šeit darīt un daram. Tuvojoties vakaram, visas komandas cītīgi gatavojas tieši makšķerēšanai naktī, jo visi uzskata, ka tieši nakts atnesīs šos te darba augļus. Bet to jau mēs redzēsim 3. sacensību dienā no rīta, kad notiks pirmā svēršanās. Sveicināti un laipni aicināti sacensību pirmspēdējā dienā. Jau var redzēt sportistu sejā lielu nogurumu, kuri cītīgi strādā un cīnās par piedestāliem un uzvarām, un arī komandas veids rezervistu maiņas. Bet neviens netaisās padoties un dodās kaujā līdz pēdējai stundai. Zivtiņas ķerās, kur labāk, kur sliktāk, bet arī laikapstākļi nepalīdz. Tad spīd saulīte, tad līst lietus, atkal saulīte, atkal lietus, bet tomēr cīņa notiek. Obviously, the experience is more for me than them, so I try to help, but they are pretty good, so they can do it alone. Sacensības līdz šai dienai ir noritējušas mierīgi un ļoti labi, bet arī, protams, neesam iztikuši bez kāda starpgadījuma. Ukraiņu sportisti sacensību pirmajā dienā salauza kāju, kur organizatori ļoti ātri uz to reaģēja, izsaucot ātro palīdzību un nododot sportisti mediķu rokās. Arī Francijas izlasei kāda no makšķerniecēm netīšām iedūra sev adatu rokā, ko arī organizatori atrisināja ātri tepat uz vietas. Although our first three, we had 2 9 kilos and a 15 kilos, so we had a really good start. Since then, it's sort of slowed down on the big fish front, and we've just been catching the smaller ones that everyone else has been catching. Kā jau katru dienu, zivtiņu drīkst barot no 8 rītā līdz 8 vakarā, tad šodien sacensību pirmspēdējā dienā aktivitāte ar zivs barošanu ir ļoti, ļoti pieaugusi. Komandas cenšas to pievilināt uz pēdējo sacensību nakti, kur, manuprāt, ļoti daudz kas izšķirsies starp komandām, kuras ir ļoti cieši tabulās, lai nokļūtu godalgotās vietās. Ir teiksim, mūsu zonā ir līderi izteikti, ja? Kas man patīk. Domāju, kad mēs svērām tikko nākošās pasaules čempionas. Pasaules čempionātā sievietēm dotajā brīdī līderos ir Anglija, kam ļoti, ļoti tuvu seko Ukraina,
Un 3. vietā, kas arī absolūti tālu neatpaliek, ir Francija. Mūsu meitenes dotajā brīdī ir 5. vietā, bet arī šī nakts var ļoti daudz ko izšķirt. Kāds var nokrist no piedestāla un kāds var uzkāpt uz tā. Savukārt pasaules čempionātā jauniešiem dotajā brīdī līderos izvirzījusies ir Francija, 2. vietā mūsu kaimiņu valsts Lietuva un 3. vietā ir Rumānija. Latvijas izlase atrodas 5. vietā, kas arī vēl var uzkāpt uz piedestāla. Gaisā tik tiešām ir jūtama neliela elektrība, pirms iestājoties pēdējai naktī, kas noteikti ļoti daudz ko izšķirs starp valstīm un rezultātiem. Sveicināti! Ir sākusies sacensību pēdējā diena, un pēc iepriekšējās nakts arī kāda komanda ir uzlabojusi savu rezultātu. Kā piemēram, jaunieši B zonā Anglijas izlase noķēra iespaidīgu amūru svarā 12 kg un 175 grami. Savukārt pārējās izlases dalībnieki cītīgi strādāja, kurš kurā sektorā, lai pārmestos, lai vēl iebarotu zivtiņu, lai vēl palielinātu savu kopējo svaru un izredzes nokļūt uz piedestālu. Pēc rīta svēršanās, kas mums bija 6:30 no rīta, spriedze gaisā jūtamā vēl lielāka, jo visi ar nepacietību gaida, ko katrs ir noķēris un vai kādam ir izdevies apiet savu konkurentu un uzlabot savu vietu kopējā ieskaitē. Visi treneri, komandu kapteiņi atrodas visu valstu sektoros un joprojām cenšas darīt visu iespējamo, lai piemānītu šo te zivtiņu. Tālāk jau seko pēdējās 3 raķetes. Pirmā raķete ir 12:15, kas signalizē, kad ir atlikušas 15 minūtes līdz sacensību beigām. Nākamā raķete ir 12:30, kas signalizē sacensību beigas. Bet, ja līdz šai te raķetei, kas ir 12:30, ir vēl cope sektorā, tad ir atļauts izvadīt to vēl 15 minūtes pēc sacensību noslēguma. Tāpēc 3. raķeti izšauj 12:45. Ja izdodās šo zivi vēl noķert, tad zivs tiek ieskaitīta. Pēdējā oficiālā svēršanās reize mums ir 12:30, reizē ar sacensību beigu signālu. Tad arī tiesneši dodas pa sektoriem un rezultāti tiek nosūtīti tālāk, kur tie tiek oficiāli piefiksēti un apkopoti. On behalf of the International Freshwater Federation, I declare closed this 3rd Junior U22 World Championship and the 6th Ladies World Championship. We wait you, all of you, next year in South Africa. Ciao!